Otrā diena Hanžo pilsētā. No hoteļa devāmies uz tirdziņu vietējo našķu medībās. Pēc navigācijas mūs veda visu laiku taisni no hoteļa un vienā brīdī rādīja pa kreisi, bet nekas neliecināja, ka kaut kas notiek. Prasījām vietējiem, viņi rādīja uz citu pusi, bet mums nebija ticības. Un pilnam komplektam arī internets ar visu VPN pazuda. Apmaldījāmies. Beigās puisis mūs paņem aiz rokas un aizved tur, kur mums vajag. Mega paldies! Te nu mēs esam! Te valda pamatīga rosība. Visi kaut ko ņemās un darās. Izvēle uz ēdieniem ir tiešām plaša. Sajūta tāda, ka būtu atnākuši uz gada tirgu. Protams, uz daudziem ēdieniem skatāmies kā uz brīnumu un rodas viens jautājums. Viņi tiešām to ēd? Paēst var tiešām par saprātīgām naudiņām, bet izvēlamies kaut ko, kas šķiet, ka iespējams varētu būt labs. Arī lūkojam vietējo našķu meistarklasi. Paņemam cepumus uz mājām un saldējumu uz vietas. Saldējums gan bija diezgan ķīmisks, bet ar ēšanu viss te nebeidzas. Visapkārt ir arī veikalu bodas ar visādiem sīkumiem. Mēs jau šitos veikalus sākam iesaukt par mazo štruntu paradīzi, jo te tiešām ir tik daudz visādi sīkumi un krikumi. Par matu sprādzēm un aksesuāriem vispār nerunāsim, jo ķīniešu matos šķiet, ka sprauž visu iespējamo – kolus, pudeles, burgerus, ģitārus un tā tālāk. Ar tukšām rokām no veikala ārā neizies jebkurā gadījumā. Aizejam uz it kā iespaidīgu templi netālu, bet slikta ziņa. Zem rekonstrukcijas iekšā netiekam. Protams, atkal pazūd internets, paļaujos uz intuīciju un ejam tur, kur acis rāda. Te arī kaut kāds vietējais tusiņš un sacensības, saulītē zem klajas debes, ideāli. Visi priecīgi, viens otru atbalsta, draudzīga atmosfēra. Laimīgā kārtā pēc intuīcijas nonākam atpakaļ pie pilsētas sirds, Rietumu ezera. Dosimies uz to templi, kas tur fonā. Dodamies uz ezeru pretējo pusi kā iepriekšējā dienā. Ceļš tomēr līdz turienei izrādās diezgan garš. Esam klāt! Pirmo reizi ieraugam ekskavātoru uz templi. Mūsu nostaigātajām kājām ir tieši laikā. Sakot, ka šeit esot ārkārtīgi skaists saulrietes skats no tempļa virsotnes. Tad vēl iekšā arī lifts ar rindu, bet ilgi nav jāgaida. Pārāk advancēts un mākslīgs tas templis, pagaidām aci piesiet var tikai pie griestiem. Un izrādās taisnība. Saulrieta mirdzums no pagodas šeit ir ārkārtīgi skaists. Vērojam Hanžo pilsētu no attāluma un baudam ezera ainavas. Re, kur arī templis, kurā iekšā netikām, no attāluma. Īstenībā nonācām ar kājām diezgan lielu gabalu. Samērā ātri arī satumsa, pamazām templi jau taisījās vērt ciet un diezgan lielas cilvēku masas sāka veidoties pie tempļa izejas. Mēģinam ķert taksi caur aplikāciju, bet ļoti neveiksmīgi. Nedaudz uztraukuma sajūta pārņem, jo mums uz vakaru ir iegādāts biļetes uz šovu Mūžīgās atmiņas par Hanžo, kuru veido uz šī ezera fona. Hanžo pilsētā ir notikušas arī Āzijas olimpiskās spēles G20 samits, un ar šiem pasākumiem šīs Ķīnas pilsētas iedzīvotāji ļoti lepojas. Šis šovs tika speciāli taisīts priekš G20 samita, kas ir starptautiskās ekonomiskās sadarbības fórums. G20 nozīmē grupu no pasaules spēcīgākajām 20 valstīm. Šovs palicis kā paliekoša atmiņa priekš nākamajiem Hanžo apceļotājiem.
型水上情景表演《最意是杭州》到此结束。 Tas vienkārši ir neticami, ka tik ārkārtīgi daudz cilvēku var sanākt kopā, lai taisītu šo šovu. Protams, viņiem tomēr kaut ko par to arī maksā, bet cilvēku resursi ir tiešām iespaidīgs. Šovs bija ļoti māksliniecisks un arī ārkārtīgi mierīgs. Prasījās nedaudz kaut kāds asumiņš, bet tāpat kopumā mums patika. Šis pasākums bija kā ķirsīts uz kūks vakara noslēgumā. Turpinājums sekos.